Šajā brīdī es gribētu dot vārdu Intai Jūrmalei, kura nenogurstoši ar lielu aizrautību un deksmi, nedodot sev un citiem nekādas atlaides, piedalījās šo dziesmu svētku rīkošanā, lai mēs visi tik kuplā skaitā, mūziķi, kori, diriģenti, no dažādām Latvijas pilsētām, tuvākām un tālākām un pat no Amerikas varētu būt šeit kopā Latvijas Baptistu 5. dziesmu svētkos. Inta Jūrmale, Latvijas Baptistu draugu kori vadītāji. Šodien visiem tiem, kurus nereiz vien šajās dienās esmu satikusi, un visiem jums, kur esat šodien nākuši šajā namā šeit, vēlos jums sacīt, esiet mīļi sveicināti Latvijas Baptistu 5. dziesmu svētkos. Un es varu sacīt, ka es esmu patiesi priecīga par katru no jums. Gan tos, kur sēž šeit pašās pirmajās rindās, gan tos, kur ir pašā augšā, un mēs jūs sejas neredzam, bet mēs redzam, ka jūs tur ir. Un mēs priecājamies par katru no jums. Es priecājos, ka jūs esat tie, kuri esat atsaukušies. Atsaukušies kādam aicinājumam vai ielūgumam, kad jūs esat aicināti un ielūgti. Un es priecājos, ka mēs šodien varam būt kopā, ka mēs varam būt kopā šajos svētkos. Svētkos, kad mēs varam dziedāt. Dziedāt par Dievu, dziedāt par Jēzu Kristu. Un es vēl un vēlreiz gribu sacīt, ka nav nekā labāk, kā dziedāt par Dieva mīlestību. Dziedāt par Dievu neizsakāmo mīlestību. Tas ir mūsu prieks, un tā ir mūsu dzīve. Vēlreiz paldies Intai Jūrmalei par abrīnojamo 5. dziesmu svētku skanējumu.